20. jūlijā Ādažu bāzē sākās 3 dienas ilga Baltijas valstu bruņoto spēku gaisa atbalsta kontrolieru apmācība, lai sagatavotu viņus dalībai starptautiskajā operācijā Afganistānā. Tas ir karavīrs, kas primāri sniedz atbalstu sauszemes spēku elementam, kas darbojas tieši uz zemes, jeb tur, kur ir visgrūtāk. Viņa pienākums ir pirmkārt palīdzēt sauszemes spēku elementu komandierim izplānot operāciju, inkorporējot un iekļaujot iekšā gaisa atbalsta plānu, aviācijas atbalsta plānu. Un iekļūstot kaut kādās nepatikšanās, kad ir tiešām vajadzīgs aviācijas atbalsts, viņš ir tas, kurš pieprasa gaisa atbalstu un kontrolē šo gaisa atbalstu, primāri vadoties no tā, lai tiktu iznīcināti nedraudzīgie mērķi un neskarti paliktu civilie un draudzīgie spēki. Šīs nodarbības Ādažu poligonā vadīja NATO gaisa spēku pavēlniecības štābs Ramšteinā un ASV Eiropas gaisa spēku gaisa un sauszemes operāciju skola. Šajos treniņos tika iesaistīta arī nākamā Latvijas kontingenta Afganistānā mobilās novērošanas vienība. Mums ir ļoti būtiski sadarboties ar šīm JTAC vienībām, tad tur ir daudz lietas apakšā. Tas ir valoda, kad mēs ar viņiem strādājam, otras procedūras, kad mēs ar viņiem strādājam, jo Afganistānā ir iespējas viņu izmantot, un arī mūsu JTAC komanda, kas brauks, mēs ar viņiem kopā varam strādāt, un tā ir sadarbība uz doto brīdi. Reālā situācija kaujas laukā veidotos tā, ka sauszemes spēku vienība cīņā ar pretinieku pārspēku netiek galā, un tad iesaistās gaisa atbalsta kontrolieru vienība, kas koordinē gaisa spēku atbalstu vai artilērijas uguni. Svarīgi, ka šādas spējas mums ir jau vairākus gadus. Projektu mēs uzsākām 2008. gadā. Tad, kad pirmie OMLT karavīri gatavojās misijai uz Afganistānu, veicot analīzi par tām spējām, kuras ir nepieciešamas, lai sekmīgi nodrošinātu šo misiju, sauszemes spēki konstatēja, ka mūsu rīcībā nav tuvo atbalsta kontrolieru. Lai šī spēja tiktu attīstīta un nodrošināta, tika uzsākta sarunas ar Mičiganas Nacionālo gvardi, ASV. Un Mičiganas Nacionālā gvarde pieņema mūsu piedāvājumu, mēs sekmīgi uzsākam šo speciālistu apmācību. Un pēc 2 mēnešiem Latvijas bruņotie spēki jau ieguva pirmos 2 tuvo gaisa atbalsta kontrolierus. Īsā laikā, kas ir ļoti, ļoti nopietni sasniegums bruņotajiem spēkiem, mēs no apmācāmajiem esam kļuvuši par tiem, kas apmāca. Vienreiz pagājušajā gadā un 2 reizes šogad mūsu speciālisti ir devušies uz Poliju, lai apmācītu viņu karavīrus. Pašlaik tādi treniņi notiek Baltijas valstu karavīriem Ādažos. Viņi uz zemes ir kontaktā ar pilotiem gaisā, un šo spēju, kā jūs zināt, mēs esam ļoti veiksmīgi izmantojuši arī Afganistānā. Mūsu karavīri bija bijuši reālā kara darbībā. Es ar vienu no viņiem runāju tagad, kurš ir bijis operācijā Afganistānā piedalījies un izmantojis tieši šo spēju, un viņš bija sajūsmā par šīm mācībām, ka mēs varam kopā ar mūsu lietuviešu un igauņu kolēģiem mācīties un ar poļu lidmašīnām. Tā kā es domāju, ļoti labi izdevās šīs mācības. Labākais pierādījums ir tas, ka lidmašīnas, kuras pilnīgi nepārzina šo apvidumus. Tas nebija nekas iepriekš ieplānots atcerēts. Lidmašīnas reāli lidoja no Polijas, no Lietuvas, un viņi pirmo reizi redzēja šo poligonu. Un lidmašīnas ja viņas pārlido pāri nosacītā pretinieka līnijām un tām uzbrukuma vietām, vai pozicionēšanās vietām, tas ir apliecinājums, ka profesionāli šis darbs tika izpildīts teicami.